Sveiki un labvakar visiem! Šis video būs vairāk domāts darba rauķiem. Negribu nevienu aizvainot, bet tiem, kas strādā fabrikās, noliktavās, apkalpojošā sfērā, vienmēr sakot tā, tajās profesijās un tajās sfērās, kur baigi daudz atalgojums neatšķirās no Latvijas atalgojuma. Tātad par parastiem darba rauķiem. Tātad, ja jums ir pastāvīgs, stabils darbs, ja jūs apmierina dzīve, kur jūs esat, tad paliekat tur, kur esat. Ja jūs neapmierina darbs vai atalgojums tur, kur jūs esat, tad Latvijā neatgriezieties, jo es ļoti pieņemu, ka jūs tāpat, jebkurā gadījumā, saņemsiet vairāk nekā jūs saņemat par to pašu darbu Latvijā. Un atgriežoties Latvijā, ja jūs esat no Latvijas projām ilgāku laiku, kur tas nebūtu Vācija vai Anglija vai Nīderlanda vai kāda cita zeme, sākumā būs kultūra šoks. Man tāds noteikti bija, jo es biju ļoti pieredzis pie tās, lai arī cilvēks saka, ka Anglijas sabiedrība ir ārkārtīgi liekulīga un tam līdzīgi. Es tam piekrītu, bet te pašā laikā, esot Latvijā, man pietrūka cilvēku atsaucības, kas ir Anglijā. Man pietrūka to pašu soriju. Labi, Latvijā viņi nav jālieto. Bet cilvēki Latvijā vienkārši, jo sevišķi sabiedriskie transportā, ir kā zvēri, gandrīz vai. Spraucās viens otram garām bez kaut kādas atvainošanās. Tā kā, zvēri. Pat man liekas, ka zvēri būtu kā lai pasaka, civilizētāki. Runājot par naudām. Ja esi bijis ārzemēs ilgāku laiku un esi pieredzis pie ārzemēm, un ārzemju dzīvesveidu un dzīves stilu, tad arī tas būs šoks, jo es vairāk esmu dzirdējis, kad cilvēki atbrauc uz Latviju, viņi vairs nemāk dzīvot ar Latvijas algu. Tā ir taisnība. Tā, diemžēl, ir taisnība. Un Latvijas politiķiem, un kā arī uzņēmējiem, ir pilnīgi piedirses, kā jūtas darba ņēmējs. Viņiem ir pilnīgi piedirses. Es Latvijā vairākas reizes liku nepārprotami saprast, ka es esmu Latvijā nesen, ka es nesen atgriezies, un tās tika atklāti ignorēts. Un pierast pie Latvijas kapeikām man bija ārkārtīgi grūti. Un to, ka maksā reizi mēnesī, arī pie tā pietrūks, pie tā man bija grūti pierast. Tā kā daudzi cilvēki iegrābjas kredītos, tas ir finansiālais apmāns, finansiālais purvs. Arī par to valdībai ir piedirses. Arī par to Saeimā sēdošiem deputātiem ir piedirses. Linda Liepiņa gadi runājusi par šo tēmu, bet man liekas tālāk par runāšanu tur nekas nav aizgājis. Tā kā, ja tu apsver iespēju atgriezties Latvijā, jo tev liekas, ka ārzemēs tev ir sūdīgi, tev ir grūti, tad es tev iesaku izdomāt savu soli pārdomāt 10 reizes, kā saka, 10 reizes nomēri, 1 reizi nogriez, jo galu galā
tev var nākties nožēlot savu izvēli. Un, kā jau es teicu, Rīgas domes reimigrantu pasākumā, kas arī bija tikai ķeksīša pēc. Viena lieta ir atgriezt Latvijā aizbraukušos. Pavisam cita lieta ir viņus noturēt Latvijā, lai viņi paliek uz pastāvīgu dzīvi. Tas neinteresē, un uz to nav ieinteresēt es kā aizbraukušais, es kā tā teikt reimigrants, nejūtu no valdības, ne no Saeimas, ne no valdības nekādus, neesmu jutis nekādu atbalstu, izņemot tukšus ļar, kaut kādus muļķīgus reimigrantu konsultantus un tam līdzīgi. Tas viss ir fufelis. Tā kā, ja vēlaties atgriezties Latvijā no svešuma, no ekonomiskās svešatnes, tad 10 reizes padomājiet pirms to dariet. Paldies!